Enerģijas cenām, par to, kas būs lētāks un kas tomēr ne. Turpina Guntis Bojārs. Labvakar! Lai arī ir vasara, visi ēd zemenes un ir silti, ziema nebūtu vairs nav aiz kalniem. Un lai tad nav nekādu pārsteigumu, ļoti der zināt, kādi mūs sagaida tarifi un kādi, piemēram, būs siltuma rēķini. Un saistībā ar tiem, jāsaka, ir gan labas, gan, diemžēl, arī netik labas ziņas. Neapšaubām pēdējā laika viena no visiepriecinošākām ziņām Latvijas iedzīvotājiem ir tāda, ka lētāk ir kļuvusi gāze. Iemesls? Visā pasaulē šobrīd tiek ražots mazāk. Naftu un mazutu ražotāji vairs neizķer kā traki, un arī gāze vairs nav deficīta prece. Līdz ar to jau no 1. jūlija gāzes tarifs samazināsies. Par 17% tiem, kas uz gāzes gatavo ēst, par 27% tiem, kam ir gāzes apkuras katli. Tas ir apstiprināts un būs spēkā līdz gada beigām. Lielai daļai Latvijas no gāzes cenas ir atkarīgs arī siltuma un karstā ūdens tarifs. Un siltuma apgādes uzņēmumi, kuriem gāzes cena tiek pārskatīta reizi mēnesī, jau šobrīd to saņem lētāk un tiek prognozēts, ka tā arī būs ziemā. Ar 90% varbūtību es varu droši teikt, ka siltuma tarifi būs par piekdaļu, pa 20% zemāki. Jo siltuma tarifi par 75 līdz 80% ir atkarīgi no kurināmā cenas, no dabas gāzes. Ja pagājušajā gadā dabas gāzes cena bija mākoņos, tad šogad viņi ir stipri piezemējusies. No lielajām Latvijas pilsētām tas attieksies uz Rīgu, Liepāju, Jelgavu, Rēzekni, Jūrmalu, Daugavpili. Taču ne visas Latvijas pilsētas tiek apkurināts ar gāzi. Daudz kā kurināmo izmanto šķeldu, proti skaidās sazāģēt koksni. Tādas pilsētas ir piemēram Tukums, Limbaži, Ventspils, Kuldīga, Madona, Ludze. Un šo pilsētu iedzīvotāji visticamāk ievērojami cenu samazinājumu neizjutīs. Līdz apkurs perioda sākumam varētu būt, ka viņi nokritīsies varbūt par 10%, bet tie nebūs 50%. Tā kā iedzīvotāji, kas saņēma siltumu no vietējās koksnes, viņi bija ļoti labos apstākļos pagājušajā gadā. Nu, šogad viņiem tas tarifu kritums nebūs tik liels kā tiem, kas dzīvo ar gāzi apkurinātos rajonos. Šķeldu kā kurināmo izmanto arī Siguldā, kas jaunajā sezonā tarifu ziņā varētu būt viena no dārgākām Latvijas pilsētām. Vietējās siltumapgādes uzņēmuma Vestmans Sigulda direktora Oksana Careva Panorāmas Fokusam min, ka pie lētākas šķeldas tikt ir grūti. Mazie gati ir bankrutējuši, bet lielie cenu vēl uztur. Tiesa malka gan kļuvis lētāk par 10 līdz 15%, kas īpaši aktuāli tiem, kuriem ir krāsnes. Tas skaidrojums ar to, ka baļķu iepirkuma cena, teiksim, ir lētāka, un tas ir saistīts savukārt ar to, ka eksporta cenas uz eksportu ir kritušās ostā, līdz ar to arī vietējiem augstražotāji var iepirkt lētāk baļķus. Vēl lētāk tā varētu kļūt pēc 1. augusta, kad spēkā stāsies Saeimas lēmums malkai piemērot samazinātu nodokļu likmi 25% vietā 10%. Tiesa ar zemāku elektrības cenu visticamāk var nerēķināties. Latvenergo gan solīs arī tās necelt. Vairāk vai mazāk stabils varētu būt arī degvielas cenas, kas par spīti zemajām naftas cenām pasaulē Latvijā tomēr ir salīdzinoši augstas. Jā, nu te liela daļa tomēr ir izskaidrojums slēpjās nodokļu izmaiņās, kas notika šī gada sākumā, kas ir akcijas nodoklis un PVN, kas parāva augšā šīs cenas par aptuveni 6 centīmiem. Un tas ir, principā, priekš cenām, ja viņi ir ap 70, tad tas ir diezgan daudz, arī 10%. Ja. Tā kā teiksim tā, šī cena, kas šobrīd ir tirgū, ko mēs redzam benzīna tankos, tā ir patiesībā diezgan adekvāta benzīna cenām pasaulē un Eiropā. Atgriežoties pie siltuma tarifu tēmas, ir arī kāds drauds un brīdinājums, kas var sabojāt labo lomu par gāzes cenām. Tie ir parādi. Ja pērn apkurs sezonas beigās par siltumu iedzīvotāju bija parādā 5 līdz 10%, tad tagad tie ir 15%. Es saprotu, esam dišķībelē, ir grūti, bet es viennozīmīgi gribu teikt, līdz apkuras sezonas sākumam parādi ir jānomaksā. Šīs nedēļas secinājums. Latvijā samazinās ne tikai cilvēku ieņēmumi,